Šodien raidījumā stāstīsim par kādu mājīgu veikaliņu Vecrīgā, par zobu veselību, higiēnu un ārstēšanu un Cēsu sanatorijas internāta pamatskolas jauno sāls istabu. Vecrīgā Pēterbaznīcai otrajā pusē 13. gadsimtā celtajā ēkā jau vairāk kā gadu atvērts mazs veikaliņš ar nosaukumu Medus istaba. Šeit valda mājīga eksotika, ko novērtē turisti, jo veikaliņā redzams dažviet autentisks sienas mūris un 15. gadsimta griestu gleznojums. Plauktos neskaitāmas medus burciņas. Bet mums rīdziniekiem tā ir vieta, kur vienkārši atnākt un nopirkt Daugmalis Jāņa medu, kas nu nekādi nav salīdzināms ar to, kas nopērkams lielveikalos. Vienīgi žēl, ka skatoties nevar sajust medus smaržu. Ja mums ir laba iztēle, mēs varam just arī medus smaržu, un medu atpazīt var ļoti vienkārši, teiksim, jo gaišāki ir medi, jo viņi ir vairāk bagātāki, enerģētiskā vērtība ir augstāka. Jo tumšāki ir šie medi, jo viņiem šī vērtība ir, viņš ir piesātinātāks. Viņam ir vairāk minerālvielas, vairāk citas lietas, tātad vērtīgāks šis medus. Pēterbaznīcas 17 medus istabā jūs varat iegādāt manā dravā iegūtu medu. Pamatā mēs atrodamies Daugmalas pagastā, kas ir blakus Daugavai, ļoti skaisti meži mums visriņķiem, jābrauc ciemos ir, bet arī vasaras sezonā braucam, protams, par cik es ievācu šos atsevišķos medus. Mēs braucam pa visu republiku, kur ir tīra vide, kur ir atsevišķi ievācamie nektāri. Savā dravā es cenšos ievākt Latvijā iespējamus atsevišķus ziedu medus veidus. Tātad mēs jau runājam par šiem gaišajiem mediem, kas ir vairāk no pavasara. Tas būtu pats pavasara medus, kurš ir bagāts gan ar pulpola ziedu medu, gan ar pļavu ziediem, gan ar pieneni, kurš skaitās diezgan aktīvs. Kā jau viss jaunais pavasars ir tāds aktīvāks medus. Tad ir rapša ziedu. Viss mūsu Latvija diezgan dzeltena tagad ir šais laikos. Neteiksim, ka medus ir ļoti bagāts ar citām lietām, bet enerģētiska vērtība, un ja ir godprātīgi ievākts medus, šis rapšu medus ir lieliska piedeva tējai, kafijai, kur nejauc mūsu iemīļotajiem dzērieniem un ierastiem dzērieniem, nejauc garšu. Tā kā arī šādā lietā, tad viņš ir mazāk alerģisks kā citi medi. Medus jau pats par sevi nav alerģisks, bet mēs cilvēki esam alerģiski. Tad ir iespēja gan šo liepu ziedu medu ievākt atsevišķu Latvijā, gan šo meža medu ievākt atsevišķi, kurš jau ir bagātāks ar minerālvielām, gan šis viršu medus, kas jau ir ūdens pusē, skaitās viens no vērtīgākajiem mediem, griķu medus, kur Latvijā vēl nepārāk daudz, bet tomēr griķu lauki zied un tiek audzēti. Protams, vispopulārākais gan Latvijā, gan pasaulē ir liepa medus. Medus, liepa, meitenes, tas viss kaut kādās asociācijās iet kopā. Bites. Šeit ir meža medus, kurš ir Latvijā diezgan daudz ievācams. Arī šogad šīs lielās temperatūras starpības, kas ir karstās dienas un vēsās naktis, dod šo iespēju, jo meža medus nav tikai ziedu medus, meža medus ir arī skujkoku izsvīdums. Tā kā tur arī šī vērtība ir augsta. Tad ir griķu medus, kur arī varētu būt, ka citās pasaules valstīs nepārāk daudz audzina šo augu, bet šī garšas un ārstnieciskā īpašība ir ļoti augsta. Viņš ir bagāts ar dzelzi, ar citām minerālvielām, daudzas tādas lietas, ko mēs nevaram iegūt ar citu produktu. Viens no vērtīgākajiem ir viršu medus, viršu ziedu medus. Tā ir tāda Ziemeļa Eiropas tāds trumpis, pasaulē viens no vērtīgākajiem mediem. Tad ir arī dabiski veidojušies medus maisījumi, kas ir viršu liepu medus, piemēram, viršu griķu medus. Runājot par mediem vēl, mēs aizmirstām pieminēt arī šis latvāņu medus, kas varbūt tautā nav nemaz tik priecējošs un tā, bet viņa garša ir, kā jau jūs izmēģinājāt, ļoti patīkama taču, vai ne? Un īpatnēji. Tā kā ne viss dabā ir ļoti daudz augu, kas neizskatās tik izcili ziedu ziņā, bet ir ļoti vērtīgi savā, jau nektāra ziņā. Veikalā arī nopērkami dažādi medus kārumiņi, piemēram, medus ar riekstiņiem un dzērvenēm, evijas ziede, kā arī propolis un ziedputekšņi un bišu maize, ko īpaši noderīgi lietot rudens ziemas periodā, kad esam pakļauti vīrusu saslimšanām. Un tagad skatām, kā Daugmalis čaklās bitītes strādā savu maizīti cepjot, kas gan domāta viņu pēcnācēju radīšanai, bet mums veselības profilaksei. Tā bite
savācot šos ziedputekšņus, iepilda šajā šūniņā šo ziedputekšņu, pārlej ar medu un pievieno vēl no savas puses šo to. Un tad viņš iziet, tāpēc viņi saucās bišu maize. Un tad viņš iziet tādu rūkšanas procesu, ļoti līdzīgi pienskāpu rūkšanas procesu kā maizīte. Aizsaldēs medutiņš, lai gan tas medus istabā vecrīgā pieejams dažādos iepakojumos un variācijās, tomēr vislabāk uzglabājams māla podā, kur gaismiņa klāt netiek, uz virtuves galda, lai neaizmirstos katru dienu kādu medus karoti apēst. Vai un cik gardi to pielikt pie zāļu tējas, tās arī šeit plašā klāstā iegādājamas medus istabā. Un vēl 100 veidu vaska sveču klāsts, kas kalpo telpas dezinfekcijai un romantiskai noskaņai, kā arī mūsu veikalā jūs varat iegādāt arī tādu labas lietas kā ziepes ar vaska šūniņām, kuras darbojās kā skrubītis, kā mēs tagad moderni sakam. Un šī patīkamā medus smarža un vaska klātbūtne droši vien, ka rada patīkamas noskaņas arī pēc šīs mazgāšanās. Un ticiet man, puiši to novērtē, ja meitenes to dara. Tāpat medus istabā jūs sagaida interesanti pārsteigumi. Medus enerģijas dzēriens, kas var aizstāt kafiju, un kāds koferītis, kuras saturs gan pieejams tikai pilngadīgajiem. Ienāciet medus istabā, nogaršojiet bitīšu saražotos produktus, izvēlieties, kāds medus jums tīkamāks un esiet veseli. Pastāvīgi apmeklētāji saņems klientu kartes, kas garantē ievērojamas atlaides. Ir sācies atkal periods, kas nāk pēc vasaras skaistajām saulainajām dienām, tas ir rudens. Mēs esam vasarā uzkrājuši vitamīnus, ēdot augļus, ogas. Mēs tagad mielojamies ar garšīgiem āboliem un arī apjaušam situāciju, kad mūsu zobu kakliņi ir palikuši jūtīgi. Tas ir pirmais signāls, kad jums ir jānāk pie savu zobu higienista. Zobu higienists mums noteikti palīdzēs atbrīvoties no mīkstā aplikuma, no cietā aplikuma, ko mēs pazīstam kā zobakmeni. Viņš mums palīdzēs saglābt mūsu zobu kakliņus un pateikt tādu skaistu lietu, ka varbūt vēl pie zobārsta nav jāiet. Cik ilgi ilgst higienista apmeklējuma seans? Seans ilgst 1 stundu, un šīs stundas laikā tiek iekrāsots lūk šis mīkstais aplikums uz pacienta zobiņiem, kuru mēs uzreiz redzam mutītē. Tiek noņemts zobakmens, tiek zobiņi diegoti, zobiņi tiek pulēti, un seansa beigās tiek aplicēts florgēls. Kādēļ procedūras beigās ir jāuzklāj gēls? Pirmkārt, tāpēc, lai mazinātu zobu jūtību, kas ir iespējama pēc higienas seansa. Otrām kārtām, tāpēc, ka zobu gēls satur floru, kas darbojas profilaktiski pret kāriesu. Kādas sekas var izraisīt tas, ja cilvēks regulāri neapmeklē higienistu? Visas iekaisuma slimības, kas rodās no zobakmens, ja mēs neejam vismaz vienreiz pusgadā pie zobu higienista, noved pie tā, ka mūsu zobiņus apņem šis cietais zobakmens tik spēcīgi, kad smaganiņa sāk reaģēt, viņa iekaist, asiņo. Smaganas asiņošana tālāk novirza šo te problēmu uz zobu kaulaudiem. Zobi sāk kustēties, un vienā jaukā brīdī mēs apjaušam, ka mūsu veselie, skaistie zobi mums kustās. Un tā ir tikai viena iemesla pēc. Mūsu zobi vairs neatrodās kaulā, jo kaula vienkārši nav. Viņš ir pazudis, jo mūsu zobakmens šo kaulu ir noēdis. Lūdzu, pierakstieties pie saviem higienistiem laicīgi, lai viņi var jums palīdzēt. Bet gadījumā, ja zobu higienists jums iesaka apmeklēt zobārstu, tad kavēties nedrīkst, jo ielaistu zobu problēma nevien kaitē jūsu veselībai, bet arī ārstēšanas izmaksas ir augstākas. Bet tad, kad ir tomēr situācija tāda, kad ir jānāk pie zobārsta, tad, protams, zobārsts ir tas cilvēks, kurš jums noteikti palīdzēs šajās rudens dienās, kad vairs nav atvaļinājumu un ir laiks padomāt par savu veselību. Ja cilvēks vēlās savu mutes dobumu savest kārtībā un atnākot pie mums uz Sijā Jurģela klīniku, mēs, protams, taisam apsekošanu visā pilnībā, gan augšžoklim, gan apakšžoklim. Izmeklējums ir ortopantomogrammas rengenogramma, kuru veicot mēs redzam pacienta situāciju mutes dobumā digitāli. Uz šo rengenu paskatoties, mēs varam pateikt pacientam par viņa zobu, zobu sakņu, kronīšu, dažādu kaulu izaugumu situāciju, stāvokli
un perspektīvā, ko mēs varam veidot, ko mēs varam ārstēt, ko mums vajadzētu mainīt, attiecīgi informējot pacientu par visām viņam nepieciešamajām manipulācijām mutes dobumā. Nevar saskatīt asinsvadus, bet var saskatīt tās noteiktās un vajadzīgās lietas, kas pacientam un ārstam interesē. Sevišķi, ja tas ir nepieciešams, lai pacientam aizstātu nēsošos zobus ar implantiem. Jo implanta gadījumā pacients ir dzirdējis varbūt šo vārdu implants, bet viņš nesaprot, par ko vispār ir stāsts, par ko mēs vispār varam runāt, jo ne visiem pacientiem uzreiz var skrūvēt implantu, jo viņa kaula struktūra un situācija neatbilst implanta ievadīšanas procesam. Kāda veida zobu ārstēšanu piedāvā jūsu zobārstniecības klīnika? Mēs nodarbojamies ar bērnu ārstēšanu, mēs nodarbojamies ar bērnu zobu regulēšanu, mēs nodarbojamies ar implantu ievadīšanu pacientiem, kuriem ir zobu iztrūkums, mēs nodarbojamies ar protezēšanu, mēs nodarbojamies ar ķirurģiju, mēs pacientam ļaujam atkal smaidīt, mēs pacientam atgriežam otru jaunību. Dakteres Jurģeles zobārstniecības klīnika Staraja Rusas ielā 5, kurai ieeja ir no Kuģu ielas. Klīnika atrodas blakus Radisona sas viesnīcai. Kad atnāksiet, jūs patīkami pārsteigs mājīgais interjers un ļoti demokrātiskās cenas, bet sagaidīs profesionāli un laipni dakteri. Tā kā bailes no zobārsta pazudīs, jau sēžoties krēslā. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola, tautā dēvēta par meža skolu, nav parasta mācību iestāde. Šeit dzīvo, mācās un ārstējas ar bronhiālo astmu slimi bērni, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe, lai viņiem būtu vieglāk sadzīvot ar savu slimību un izveseļoties. Šovasar skolā tika realizēts kāds sapnis. Ar Rietumu bankas labdarības fonda atbalstu tika izveidota sāls istaba. Kā radās iespēja atbalstīt šo projektu? Ar Cēsu sanatorijas internāta pamatskolu Rietumu banka un Rietumu bankas labdarības fonds sadarbojas jau vairāk kā 5 gadus. Iepriekš mēs esam atbalstījuši meiteņu mājturības kabineta izveidi, esam iegādājušies skolai arī nepieciešamo datortehniku, esam finansējuši gaiteņu remontu, grīdas segumu nomaiņu. Šobrīd šī gada sākumā saņemot projektu no Cēsu sanatorijas internāta pamatskolas par sāls istabas izveidi. Pirmkārt, mēs, protams, kā viens no kritērijiem, mēs skatījāmies to, ka mums ir pazīstama šī iestāde. Mēs bez šaubām atbraucām uz vietas, iepazināmies ar jauno direktoru, kas bija nomainījušies, parunājām ar personālu, ar ārstiem, apskatījām vietu, kur tiek plānota, noskaidrojām nepieciešamību, ka tiešām šī ir viņu aktualitāte šajā mirklī. Bez šaubām bija kritērijs arī skolas direktora entuziasms par šādas istabas izveidi un tās nepieciešamību tieši audzēkņiem. Un tagad par to, kas tad īsti ir sāls istaba. Sāls kamera ir īpašs veidojums, mākslīgi veidota telpa, kas atgādina dabā esošās alas. Vecos laikos mūki bija novērojuši, kad slimnieki, kas sirgst ar plaušu saslimšanām, izveseļojās un jūtās ļoti labi tieši sāls raktuvēs. Un viņi stalaktītus sasmalcināja, izveidoja puteklīšus, un tos puteklīšus elpojot, slimnieki sajūtās labi. Un no tiem laikiem sāka novērot arī citur šādas pat parādības. Sāls kamera ir izveidota mākslīgi mūsu apstākļos. Viņa ārstē gan biežas augstēšanās saslimšanas, gan ausu slimības, gan alerģiskās slimības, gan bronhiālo astmu, gan atopisko dermatītu, gan psoriāzi, gan locītavu sistēmas saslimšanas, gan arī stresu, nervozumu. Ar vienu vārdu sakot, ir ļoti labs papildinājums pie mūsu kompleksās astmas ārstēšanas procesa. Un par to mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi Rietumu bankas labdarības fondam, kas mūsu grūtajos krīzes apstākļos ir radis iespēju sponsorēt un palīdzēt mums ar šīs kameras izveidošanu. Bērni, jūs jau esat izmēģinājuši sāls istabas procedūru. Kādas sajūtas un vai palika labāk? Kad es biju sāls kamerā, man palika labāk un mans veselības stāvoklis arī uzlabojās. Kā tas izpaudās tieši? Man vairs nebija klepas un iesnes tik traki kā iepriekš. Un kā tev? Man atbrīvojās elpošana degunam. Tu atradies sāls kamerā, sāls istabā. Vai to sāli arī reāli var just mutē?